Tā, čau visiem, kā jau kārtīgā darba dienā pienākās. Silvija. Yes. Un kā jūs redzat, neesmu vēl paspējusi iekārtoties, bet tūdaļ tas mūs netraucē. Pamazām sākt sarunu. Tā, es nezinu, vai Silvija ir pieviena. Čau, Silvija, tā, es tagad neredzu. Es kāpju ārā, tā viss izkāp no takšana, tagad es tūdaļ būšu mājās. Es biju sastrēgumā, ko labāk mierīgi izdarīt, tāpēc es domāju, labāk mēs sākam iepazīties, kamēr es kāpju pa trepēm, jo galā kāda starpība, kur es esmu, sēžu vai stāvu, kā tik mūs var dzirdēt, jo ne par to būs stāsts. Nu tā, Silvija, varbūt kamēr es slēdzu durvis un eju iekšā, vai tu varētu lūdzu mūsu klausītājiem, skatītājiem pastāstīt savu titulu, kas tu esi, un kādēļ tieši ar tevi šodien runāšu par GAPS. Jā, un arī droši vien paldies. vienā teikumā, kas ir GAPS. Jā, es ceru, varbūt mums var kāds skatītājs, kas pievienojies, padot ziņu, vai mūs abas var redzēt, dzirdēt, jo man kaut kā dīvainām strīpām rādās ekrāns. Bet, ja redz mūs, tad ir ok. Man liekas, ka māja mums māja. Vai tas nozīmē, ka mūs dzird? Uzrakstīs Jā, kāds, lūdzu. Kamēr kādu ikšķītī vai redz un dzird saka, rekur, jā, būs jau labi 23. Paldies! Jā, un pavisam nejaušā kārtā mēs īstenībā šeit tiekamies, bet redzi, bieži dzīvē notiek lietas, tā kā nejauši un sanāk galā baigi forši. Mans palīgs, asistente Nora, kas arī šeit skatās, jā, paldies, Nora, arī, ka tu mums ir labi redzēt, dzirdēt, paldies. Nora pamanīja tavā labrīta kontā, kas ir jauns projekts salīdzinoši pareizi, Kristīne, ka tu tur vicinies ar to GAPS grāmatiņu. Es nebūtu pati to ieraudzījusi. Un es uzķēru to, es aizgāju paskatīties, domāju, super! Un, protams, ka es tev GAPS grāmatiņas pasūtīju, tātad par šo grāmatiņu būs runa, ja? Es redzēju manā e-veikaliņā, bet es tā kā nebiju droša, tas ir tev vai dāvanai, un tā es neko neierakstīju tur iekšā, tā kā vēlējumu un tā. Bet biju pārsteigta uzzināt, ka tu tiešām grāmatiņu pasūtīji un iegādājies sev, un esi apņēmības pilna tad par savu veselību rūpēties, un lielā mērā veselības pamati atrodas mūsu zarnu traktā. Un tā tad, jā, tu esi sākus grāmatiņu lasīt un publiski esi apsolījusies, ievērot tur aprakstīto. Es būšu godīga, man šis nav pirmais GAPS piegājiens. Es jau tik līdz tu sāki ar šo aizrauties, man ir viens mēģinājums jau bijis dzīvē. Un patiesībā priekš tā brīža ļoti, ļoti veiksmīgs. Es šobrīd abrīnoju tās reizes savu tādu spēju noturēties pie tā buljona. Super. Es teikšu godīgi, tas nenācās viegli, bet tad arī bērni vēl bija mazi un bija viss kaut kādas skriešanas, darīšanas. Tagad nekas nav mainījies, bet tas kādēļ es esmu iedomājusies, ka būs vienkāršāk. Tā. Tad redzi, par to reizi es pat neesmu neko zinājis, tātad tu esi vienīgi to mēģinājusi un darījusi. Es esmu tāda klusa, kura mēdz pati sev izdomāt izaicinājumus un savā nodabā arī ar viņiem darboties. Superīgi. Nu jā, un es redzēju tavu ierakstu labrīterī ar GAPS grāmatiņu, un palūdzu tev atļauju izmantot to kā storiju, lai tavi sekotāji savukārt caur tavu stāstu uzzina par grāmatiņu, un tad man piedāvāja šādu Instagram live sarunu. Un jā, kā mēs te aizkadrā sarakstījāmies, tu esi ar mieru kļūt par manu virtuālo pacientu vai klientu. Un es tev mazliet aiz vienas rokas pieturēšu, ejot cauri šīm GAPS procesam.
Un tā kā tavs projekts ir 6 mēnešu garumā, vismaz reizi mēnesī, varbūt mēs varētu sekotājiem apsolīt, ka mēs atnākam atpakaļ un paskatāmies, kā tad Kristīnai ar to gaps tur klājās. Jā, es ļoti par to priecātos, un es arī apsolos būt absolūti atklāta, kā man tas izdodās, jo tā ikdiena ir ļoti, ļoti aizņemta. Man tiešām mazliet ir satraukums arī par to, kā es to apvienošu ar savu prakses darbu un ar visu tādu pārskriešanu no vienas pozīcijas uz otru pozīciju un visādām filmēšanas dienām un bērnu aktivitātēm. Nu, normāls cilvēks ar pilnu spektru atbildībām. Un turklāt vēl man ir tāda klusa ambīcija arī pamazām tomēr to savus ģimenes locekļus tajā visā iesaistīt kopumā, jo man tie ēšanas ieradumi ir diezgan tādi apzināti, bet šobrīd darētu uzlabojumi. Jā. Nu jā, un kādā vizē tad es esmu piedalījusies šīs ļoti, ļoti vērtīgās grāmatas veselībai latviskošanā, ja esmu palīdzējusi viņai piedzimt latviešu valodā. Grāmatiņa apritēja 2 gadi, super. 2 gadus jau tātad šobrīd tirgojam 4. tirāžu, kas pierāda, ka Latvijā arī cilvēki novērtē šīs informācijas lielo nozīmi veselībā. Un jā, tātad es esmu pēc savas pusmūžā iegūtās izglītības, jo man ir aiz muguras mana vecā dzīve, mana akadēmisko karjeru, un es domāju, ka mani sekotāji ceļu, kas mani atveda līdz veselības medicīnas jomai būtībā, es domāju, kad apmēram zina. Tātad bērnu veselības dēļ būtībā es pamazām sāku iedziļināties, kā viņiem palīdzēt būt veseliem dabiskā veidā, bez antibiotikām, bez inhalatoriem, astmai un tam līdzīgi. Nu, līdz tas mani paņēma, kā lai saka, atdeva mazo pirkstiņu, un man paņēma visu roku, un es pusmūžu atvadījos no savas visnotaļ veiksmīgās akadēmiskās karjeras, un nolēmu atlikušo laiku veltīt veselības jomai un palīdzēt cilvēkiem, ceļā uz veselību, lielu uzsvaru liekot uz uzturu. Un tātad GAPS pati, es esmu kopā 10 gadus jau apmēram. Ir prieks, ka pēc 10 gadus manas darbības mums beidzot ir Latvijā 2. GAPS konsultanta, un es varu tikai pareklamēt Elvīra Lapsa. Viņas specifika un īpašā pievienotā vērtība ir, viņa ir pirtniece un viņa ir vecmāte. Tātad viņas galvenā, manuprāt, auditorija klienti būs sievietes, kas vai nevar tikt pie bērniņa, vai ir gaidībās, vai tūlīt pēc dzimšanas, kad bērniņš maziņš, un kad jāsāk piebarot, un ko sievietē ēst, un ko mazulim ēst. Tā kā Elvīra būs lielisks atbalsts šādām sievietēm, šādām ģimenēm, un ne tikai, protams. Tā kā man prieks, ka GAPS kustība plešas plašumā ne tikai caur grāmatu, un cilvēkiem ir iespēja šī zināšanas pieliet, bet arī tā kā arī ir profesionāli, jo cilvēki interesējas, kur vairāk var šo apgūt, un lai pēc tam citiem cilvēkiem palīdzētu. Un tātad speciālisti, GAPS konsultante. Jā, es vienīgais uzreiz piebildīšu, lai nevienam nav satraukums, mēs iedosim pēc tam veselu kaudzīt ar papildus informāciju, gan Silvija, kur tevi var dzirdēt vēl, dažādās foršās un noderīgās sarunās, gan arī visus linkus, gan uz mājaslapām, gan arī uz citiem speciālistiem, ko mēs te sadomāsim 6 mēnešu laikā, un arī pēc šīs dienas sarunas noteikti pievienot. Ja? Tā kā nevienam nav jāstraucās, nav jāskrien tagad nekur pa galu, pa kaklu kaut ko meklēt, rakstīt, vai visu to mēs pēc tam nodrošināsim. Klau, man uzreiz tāds pirmais, varbūt tiešais jautājums. Tas GAPS jau redz nav tikai par tām zarnām, vai tu varētu mazlietiņ pastāstīt, kā tad tā rūpēšanās par to zarnu veselību ir saistīta arī ar mūsu mentālo veselību, un ārstējot to zarnu traktu un tādu labu jušanos savā fiziskajā ķermenī, kā mēs pie reizes parūpējamies par to, lai arī mentālā ziņā mēs jūtamies labāk, un tās enerģijas varbūt arī ir, es pieļauju, ka procesā tur ar viņu ir svārstīgi un mainīgi, vismaz man pirmā pieredze bija tāda, tam arī ir jābūt droši vien gataviem, un padalies lūdzu varbūt ar šo tā saprotam, kā tad mums tagad zināt, kāds tur sakars galvai ar zarnām, un kur tad tas nozīmējums bieži vien slēpjās. Tātad GAPS uztura koncepts, GAPS uztura terapija ir jauna
pieeja veselībai, būtībā tā ir uztura stratēģija, jeb uztura terapija, lai nesauktu to par diētu. Ja? Tā ir radusies šajā gadsimtā, un šī terapija ir aprakstīta 2 lielās grāmatās. Un interesanti, ka tieši zarnu trakta veselības saistība ar mentālo, ar psiholoģisko veselību, ar to, kā mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma strādā. Ar to tieši GAPS autore Natasha Campbell-McBride sāka šī koncepta aprakstu 2004. gadā. Pirmoreiz iznāk grāmata angļu valodā, tātad 20 gadus atpakaļ. Un pavisam nesen, salīdzinoši nesen, 20. gadā, 4 gadus atpakaļ, ir noslēdzošā, jeb otra grāmata par fizisko veselību. Un, ja mēs paskatāmies izmērā, tad tā otra ir 2 biezāka un 2 lielāka. Arī šī ir tulkošanas procesā, arī šo es zinu, ka cilvēki ļoti arī Latvijā gaida, bet tas nebūs tik ātri, tas nebūs tā kā mēs izdevām 2 grāmatas vienā gadā šogad, ja? Šis mazliet būs jāpaciešās cilvēkiem. Bet jā, atpakaļ pie mentālās veselības, tātad GAPS autori pati nonāca līdz atziņai, jeb atklāsmei, ka mentālā veselība lielā mērā ir atkarīga no mūsu zarnu trakta, jeb kā darbojas kuņģītes, zarniņas, visa uzsūkšanās, kā gremošanas enzīmi strādā, kā mikrobiota strādā. Un viņa meklēja šīs atbildes, lai palīdzētu savam bērnam. Viens no viņas dēliem bija ar autisma diagnozi bērnībā, un tā kā tas bija viņas ceļš caur uzturu zinātni, atpakaļ uz universitāti, lai palīdzētu savam dēlam. Un tad, kad es nonācu pie GAPS tēmas savā dzīvē, tad man bija tā misija arī pētīt vairāk GAPS uzturu, un tā kā es gāju atpakaļ universitātē, man bija maģistra darbs vispirms, un tad bakalaura darbs, arī es ņēmu abu šo te universitātes nobeiguma darbu tēmas saistītas ar GAPS uzturu, un maģistra darbā es izpētīju, vai un kā, un kādā mērā GAPS uzturs var palīdzēt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, un rezultāti bija ļoti, ļoti labi. Apmēram no 20 līdz 40% bija ieguvums šiem bērniem, kas izpaudās kā autiskā spektra izpausmju samazinājums, un šos bērnus vecāki nebaroja uz 100% GAPS. Viņi vienkārši tajā pētījuma laikā mācījās un darīja labāko. Ja? Un otrs pētījums ar bakalaura darba pētījums jau bija lielāko arī bērnu grupu, tas bija par bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitāti. Un arī šeit mēs redzējām, ka pat 2 mēnešu laikā, pat nebarojot 100% pareizi pēc GAPS šos bērnus, bet tos galvenos principus cenšoties savu iespēju robežās ievērot, mēs redzējām statistiski nozīmīgas atšķirības starp pētījumu grupu, tādu, kurā bija GAPS uzturs, un starp kontroles grupu. Tātad pat manos universitātes līmeņa, universitātes beigšanas darbos, bija iespējams ieraudzīt, ka šis reāli strādā. Un GAPS uzturs strādā daudziem maniem pacientiem, tas strādā manā ģimenē, man tas ir palīdzējis pašai atrisināt manu hroniskās anēmijas tēmu. Un, jā, jo mēs jebko veselībā, gan fizisko, gan arī mentālo varam sākt kārtot, vispirms salabojot pamatīgus. Kā es saku, mūsu ķermenis kā māja, tās izskats vai tās veselība lielā mērā balstās uz pamatiem. Un nav lielas jēgas lakot jumtu vai mainīt tur dakstiņus. Ar to es domāju kaut ko virspusēju darīt, imitēt rīcību. Piemēram, ja mūsu mājā pamati ļogās, tas būtu tas zarnu trakts, kurš nestrādā labi. Un es tagad tērēšu naudu dārgos uztura bagātinātājos, multivitamīnu kaut kādos preparātos un cerēšu, ka viss būs kārtībā. Nē, mums sākumā jāsalabo tas, kā mūsu ķermenis spēj uzņemt ēdienu vai tos pašus uztura bagātinātājus, sagramot, uzsūkt cauri zarnas gļotādai un pēc tam izmantot. Tātad jārūpējās gan par tievo zarnu veselību, gan par gremošanas enzīmu, jeb tām gremošanas stacijām, kā tās spēj sašķelt ēdienu. Un ļoti liela tēma, īpaši mentālā veselībā, ir zarnu mikrobiota. Un arī GAPS autori runā par to zarnu trakta smadzeņu asi šajā grāmatā. Un labajām baktērijām, kam būtu ideālā gadījumā jābūt vairāk nekā sliktajām baktērijām mūsu zarniņās, tā kā tām ir liels uzsvars, to atbalstam ir liels uzsvars arī GAPS uztura ietvaros. Silvija, kā mēs
Aiztraukšos ar dažiem tādiem ļoti, lai mēs uzreiz iedodam tādu schēmu, jo es tev stāstīšu, ko es jau esmu darījusi un kā es pat līdz šim esmu nonākusi. Es arī viennozīmīgi varu tikai apstiprināt, ka arī savos bērnos es esmu redzējusi diezgan drīzas izmaiņas, ja mazlietiņi kaut vai nedaudz pakoriģē uzturu. Savukārt es pati būtībā, tad, kad es droši vien tā pirmo reizi aizdomājos gan par tādu savu fizisko labsajūtu, mentālo labsajūtu un to, cik ļoti viņas ir savstarpēji saistītas un ko es varētu vai nevarētu darīt ar uzturu, tad es nonācu, kad atbraucu uz Rīgu studēt savu klīnisko psiholoģiju, es diezgan ātri, 18 gadu vecumā, nonācu pie jogas. Un tad es mācījos ajurvēdu, un man liekas, ka pateicoties ajurvēdai, es absolūti vispār vairs neapšaubu to, cik ļoti, ļoti lielā mērā tas, ja mēs uz uzturu skatāmies ne tikai kā uz baudu, ne tikai kā uz emociju kompensāciju, vai ne tikai kā uz izklaidi, vai mūsdienās es pat teiktu zināmā mērā uz atkarības vielu, jo tā ir arī vēl viena tēma, kurai mēs varbūt, es domāju, laika gaitā noteikti pieskarsimies, kā ir mēģināt kaut ko neēst, un uz to ļoti fokusēties. Tad gan ajurvēda, gan, manuprāt, arī gapsana tā foršā lieta ir, kad vairāk uzsvars ir uz to, ko ēst un kā dēļ to darīt un kā tas darbojās. Bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ, lūk, pieņemsim, ka es atnāku tagad uz to pirmo konsultāciju un man ir anēmijas problēmas tieši tāpatās, kā tu minēji būtībā no bērnības un ar to uzturu es arī skatos, kā es pamazām esmu iemācījusies regulēt, bet nevienmēr, protams, ka tā dzīve iet tik gludi un tik līga un ir kaut kāda atkritiena atpakaļ periodi. Bet ko vajadzētu vispār darīt, lai saprastu, kur tas organisms ir? Psiholoģiski, tur ir skaidrs, ja man ir nomākts ilgstoši garšstāvoklis, enerģijas trūkums, viss riebjās, dzīve ir pārvērtusies par izdzīvošanu, attiecībās viss šļūk tikai uz leju, dzīves prieka nekāda, neko negribās, neinteresē, ne vēl kaut kas, tas tā kā būtu tas aspekts viens no tās mentālās puses, ka droši vien kaut kādai izsaukuma zīmē vajadzētu parādīties, ka gluži jau, mēs nevarētu teikt, ka tā ir tāda normāla, veselīga, kaut vai attieksme pret sevis piedzīvošanu. Bet kas būtu tie fiziskie, varbūt, rādītāji, kuru dēļ ir vērts aiziet? Es, piemēram, gāju nodot analīzes, es eju pie savas homeopātas, es eju pie savas ģimenes ārstes, droši vien apiešu vēl kaut kādu reidu, kaut ko pārbaudīt vajadzētu. Bet kas ir parasti tas, ko tu iesaki, ar ko sākt, kā saprast, kas trūkst tam organismam? Un pie kam tur ir, un kā vispār uzzināt arī, piemēram, par to zarnu mikrofloru, kā tās baktērijas tur dzīvo un cik viņas tur ir. Ar līnijālu jau tur iekšā netiks un uz svariņiem neuzliks. Jā, tā kā ja mēs vienojamies, ka mūsu veselības, mūsu ķermeņa veselības mājas pamatus veido gremošanas trakts, kuņģa zānu gremošanas trakts, un kāpēc? Tāpēc, kad caur to mēs ievadām, jeb ieliekam sevī ēdienu, kas pēc tam veidos mūsu šūnas, mūsu fizisko ķermeni, mūsu miesu un asinis, un kas dos mums enerģiju. Un tā tad ir skaidrs, ka tai, kā es saku, mazajai pārtiks pārstrādes fabrikai, kas mēs īstenībā esam, kas ir mūsu gremošanas trakts, ir jāstrādā tā kā čikiniekā ļoti labi, lai mēs pilnvērtīgi varam to uzturu izmantot savā labā. Tātad pirmais, ko skatīties, tātad, ja mēs saprotam pirmajā solī, tad, kuņģa zānu trakts ir svarīgi, tie ir pamati. Tagad skatāmies, kā tas strādā. Kā mēs kā cilvēks parastais varam izvērtēt, vai man labi strādā gremošanas trakts? Es skatos tā kā sākot no mutes līdz pat, anālam sfinkterim, ja? Tā ir tā caurule, kurai ceļos cauri mūsu ēdiens. Un kur parādās problēma? Varbūt daļai cilvēku ir biežas angīnas, iekaist mutes gļotāda un bojājās zobi. Un viņam liekas, ka tam ir sakars ar kaut kādām vīrusu infekcijām vai vienkārši sliktiem gēniem, kad vāja zobi un tā tālāk. Tam var būt saistība ar atvērtu augšējo sfinkterīti, kas ir tā kā kuņģim, kurā mēs ieliekam savu garšīgo ēdienu, ir divas durtiņas, drošības durtiņas kā vārtiņi, kas noslēdz kuņģa saturu un tur esošo stipro skābi uz augšu, lai neplūst uz barības vadu un uz leju, uz 12 pirkstu zarniņu. Uz leju, protams, tam būs jāplūst, bet tam būs jāplūst kontrolētā veidā. Šie abi sfinkterīši strādā vaļā ciet, vaļā ciet.
arī norījot ēdienu, lai mēs varētu norīt un to ēdienu dabūt kuņģī, mums sfinkterītim ir jāstrādā. Bet ja viņi ir iespazmējušies vaļā pozīcijā, viens vai otrs, piemēram, šis augšējais, mēs runāsim par atvilni, kas var izpausties kā dedzinoša sajūta barības vadā, kaklā, un tad arī būs tās angīnas, tā krekšķināšana, īpaši no rītiem, kādam būs pilns deguns iesnas hroniskās, kādam teiks tur haimorīts, kas tur jākaļ, vidussaules iekaisums var aiziet tāpēc, jo visi šie kanāliņi rīklas, kā galvas kausā, ir savienoti aizdeguna rīkle, estāhija kanāli, un tāpēc, ja pie manis, piemēram, atnāk bērniņš, pacienti, ģimene ar bērniņu, kurim ir tikai ciet deguns hroniski, un viņš tāpēc, piemēram, elpo caur mutīti, pirmais, ko es domāju, kas notiek kuņģī, kas notiek ar mikrobiotu zarnās, tātad tur droši vien nav kārtība, kāpēc tas sfinkterīts ir pavērts, un tie skābes tvaiki izmaina visu mikrobiotu galvas kausā, galvas tā kā eļās. Tālāk tik banāls simptoms kā smaguma sajūta pēc ēšanas. Tātad labi nestrādā gremošanas jauda kuņģī. Tālāk atraugas, kas nāk pēc ēšanas, vai gribās pagulēt pēc lielākas maltītes, vai tālāk, kad pēdam pušās vēders, tad purkšķināšana un gāzes un burbuļošana un sāpes ar to, kādam ir caureja, kādam ir aizcietējumi, kādam vēders sāpes, kādam mijās caureja ir aizcietējumiem, kāds pamana, ka kaut ko nevar ēst, es nevaru piena produktus, es nevaru glutēnu, tā kā jau cilvēks, kurš vēro savas, tā kā, ķermeņa vēstulītes, ja? Lūk, šie daudzie dažādie piemēri, kas, protams, katram individuāli izpaudīsies citā kombinācijā, citā intensitātei, man saka, ka kaut kas nav kārtībā zarniņās. Tie var būt arī ādas simptomi, jo zarnugļotāda ir kā lai saka, otra medaļas puse zarnugļotādai ir āda. Mēs varētu sevi izvērt no iekšiņas uz āru. Ja, ja āda nav vesela, tā tad nav vesela arī zarnugļotāda. Tālāk viss, kas ir mentālā veselība, tad, kad nav enerģijas, tad, kad ir depresija, tad, kad ir trauksme, tad, kad ir uzmanības nenoturība, panika, vegetatīvās distonijas, bezmiegs, tā kā tas viss var būt saistīts ar to, ka zarniņas labi nestrādā un šī mikrobiota nav optimāla. Tātad tie būtu tādi signāli, uz ko es skatītos. Ja? Analīzēs, ja gribētu, tad, protams, būtu atkarībā no cilvēka simptomātikas, vai ir kādas diagnozes, tas panelīts varētu būt nedaudz atšķirīgs. Bet visiem saviem gapsiešiem, kad, piemēram, nāk uz apmācībām, es iesaku noteikti, ka ar minimālo analīžu panelīti, kas būs D vitamīns, dzelzs un feritīns, vairogdziedzerīša rādītāji 2, tirotropais hormons TSH, jo arī hormonālā sistēma var būt ietekmēta no tā, kā, piemēram, man nav tas dzelzs vai nav tas D vitamīns pietiekami, ja? Un tāpēc nebūs enerģijas. Tad vēl, ko es nosaku, homocistīnu, vēl nosakam glikēto hemoglobīnu, kas ir tā kā jau cukurvielmaiņas rādītājs, kādu reaktīvo, šo te C reaktīvo olbaltumu, remotīdo faktoru. Tie būtu tādi varbūt daži, kā piemēri galvenie, kas parādītu helikobaktērijas antivielas, ja, un tad jau ietu tālāk skatītos, kāda diagnoze, kāda vajadzība, ko vēl papētīt sīkāk. Savukārt fēču analīze, tā pati vecā koprogramma, un nav vajadzīgs tur tērēt disbiozei 30 eiro vai cik tagad maksā, es nezinu, jo tajā disbiozē mēs redzam, cik 10 baktērijas no 100 triljoniem, kas mūsos dzīvo. Ja? Tas tā kā nav vērts pat naudu tur tērēt. Es mazliet varbūt piebildīšu. Man liekas, šis ir tas brīnišķīgais mirklis, kad es jau pati, piemēram, klausoties visus šos sarežģītos nosaukumus, jūtu to, ka wow, nē, vai tas jau izklausās nenormāli sarežģīti. Un šeit, man liekas, ir forši, ka tomēr ir tas konsultants. Ka es nodarbojos ar kaut kādu, tomēr uzņemos to atbildību un mācos pieņemt palīdzību un kvalificētu palīdzību, nevis tur izdomāju sevi visās profesijās ģeniāli un tagad iešu un sevi diagnosticēšu. Un man liekas, tieši tas sākums ir ārkārtīgi svarīgs, kad mēs uzbūstojam sevi arī ar to atbalsta komandu, jo it īpaši speciālistiem. Jā, tā kā tu vari neiet dziļumā ar šiem te. Tas ir tas brīdis, mīļie klausītāji,
skatītāji, kad zvanīt Silvijai un teikt, es gribu uz konsultāciju. Man ir atnākuši analīžu rezultāti, es tur pilnīgi neko nesaprotu vai saprotu mazliet, un man gribētos saprast vairāk, ko tad manā konkrēti specifiskajā gadījumā vajadzētu ņemt vērā. Redzi, kā ir, kad ar GAPS grāmatu rokās cilvēks var, protams, lasot un darīt un tos principus ievērot. Bet jāatcerās ir, un kaut ko arī sasniegt. Piemēram, kā tu teici, tev izdevās, tu pamanīji atšķirības, pat bērniem pamanīji atšķirības uzvedībā un tajā, kā viņi jutās. Bet, redzi, GAPS, tā kā mēs, kad lasām grāmatu, mēs lasām tā kā pirmās klases līmenī. Tas nākamais līmenis ir individualizēt, ja pielāgot to GAPS sev. Un tur cilvēkam, varbūt parastajam, jau pietrūkst tās ekspertīzes vai zināšanu, kas man no šī der un kas neder. Un tad jau ir vajadzīgs konsultants, kas var palīdzēt, jo, piemēram, cilvēkiem ir kairinātu zānu sindromu. Tie veselīgie skābētie kāposti bāds, kas vairumam varbūt ir ļoti veselīgi tur mikrobiotas uzlabošanai, viņam būtīsies vēders. Kā man, piemēram, vienkārši neiedomājam. Jā, jautājums, ko tad darīt? Tā kā, vai bāzt tos kāpostus, jo GAPS saka, ka vajag un ka visiem veselīgi, vai tomēr, un cerēt, ka tā pūšanās pāries, vai saprast, kāpēc tas vēders pūšās. Un varbūt risinājums šeit ir noņemt pašus skābētos kāpostus, bet atstāt skābētu kāpostu sulu, jo tur vairs nebūs šķiedrvielu tik daudz. Un tā kā šādas mazas nianses mēs tikai tad skatāmies individuāli konsultācijā. Un tad, kad cilvēks atnāk uz konsultāciju, viņš jau ir izdarījis milzīgu mājas darbu. Viņš ir aizpildījis kaut kādu 8 lapušu anketu. Pie man citādāk nevar tikt. Viņš aizpildīs 8 lapušu anketu, viņš jau ir padomājis par savu veselību 3 paudzēs atpakaļ un par savu veselību. Un tad mēs varam startēt jau ne no 0 punkta. Es jau redzu to kopainu, un tad mēs netērējam laiku. Un pat tik un tā manas konsultācijas var ievilkties uz 3 stundām mierīgi. Ja? Un tad es cilvēkiem parādu virzienu, es izskaidroju, cik ir laiks un cik cilvēks ir gatavs ņemt pretī, parādu principus, parādu konkrētus soļus, un tālāk cilvēkam ir tikai darīšanas vaina. Jo es jau tikai gudri parunāju, ja darītājs beigās pretī cilvēks. Bet, ja dara, tie rezultāti agrāk vai vēlāk sāk ienākties. Nu jā, varbūt tev ir tad jautājumi, kā tad iesākt, vai kas ir tas pirmais solis, ko var darīt? Jā, nu, es jau teoriju daudz runāšu. Nu, tas arī ir tas, ko es pirmais gribēju saprast, ir, ar ko tad mēs sākam, un tātad tieši tā, kā man jau bija tās aizdomas, mēs sākam ar analīzēm. Tad mēs sākam ar informācijas ievākšanu. Man liekas, ka jebkurā domājošā palīdzības mehānismā mēs saprotam, ka mēs neesam no ābelītes nogāzušies, un pat ābelītē katrai būs sava šķirne, un ābolīši galvā būs dažādi. Tā kā tieši šādā te veidā, tad droši vien es arī varētu aizpildīt tās mega daudzās lapas un izpētīt, jo tas gan ir kaut kas, ko savā pirmajā piegājienā, nu tik daudz, cik es biju sapratusi no ajurvēdas un no visas, kas man tur tajā laikā bija interesants, un pēc tam svaigēšana nāca, un tad naturopātija un viss tas, kas ir vairāk saistīts tiešām ar iedziļināšanos, kādai tieši manai konstitūcijai, manai ģenētikai ir nepieciešams šāda vai tāda pieeja. Un būtībā jau arī tieši tāpatās nonākot pie manis kabinetā, mēs no sākuma sākam ar konteksta izzināšanu, no kurienes cilvēks nāk, kā tas viņa dzīves stāsts ir veidojies, mēs neviens neesam problēma, mēs būtībā esam pieredžu kopums, un reizēm saprotot, kuras pieredzes varbūt ir jāpasaka vienkārši paldies un jāatstāj smuki maliņā vai jāiemācās ar viņām noslēgt attiecības, mēs iegūstam pilnīgi citu sajūtu gan par sevi, gan arī esot attiecībās. Nu, Klau, nu labi, tā tad mēs ejam tālāk. Mēs esam analīzes uztaisījuši, tad mēs esam milzumu daudz anketas aizpildījuši, un tad tas, ko es jau zinu no savas pieredzes, GAPS uztura ieviešanai savā ikdienā mēdz būt dažādi sākumi. Ja? Ir dažādas pieejas, kā sākt. Es esmu mēģinājusi to paņem un nogriež un mēģina tikt galā, bet cik es saprotu, tad var arī to darīt pakāpeniskāk, maigāk pastāst mazliet varbūt par šo, jo es pieļauju lielai daļai tagad
ņemot vērā, cik ļoti liela ietekme mums ir no visām idejām par diētām, ka visi tik griež nost, šito nevar, dzīves vairs nav ne restorāns, ne draugu balīts, tūdaļ nāk Ziemassvētki, tās tak ir trakas, un tagad viņas ar savu kefīru, kāpostiem un 3 burkāniem mēģinās iedvesmot kādu uzsaukt jaunu gadu. Višiņu izpūšam gaisu. Jā. Redzi, jā, es arī... Ja es būtu GAPS autora Dr. Natasha Campbell-McBride, man būtu jārunā daudz striktāk. Jā. Es GAPS informāciju izlaižu caur sevi, un es esmu pielaidīgāka. Es cilvēkiem ļauju to darīt savā tempā, kādreiz arī sagrēkot. Galvenais tāds sevi nešaustīt, bet piedot sev izbaudīt to krosānu, piemēram, kas ir mans, vai tur kāds šokolādes gabaliņš, vai kas nu tas būtu. Es vienmēr aicinu uz to skatīties, ka tas ir process. Nevienam cilvēkam tas veselīgais dzīvesveids nesākās ar fanfarām un salūtiem pirmajā gada dienā vai nākošajā pirmdienā, un nu tik viss būs uz urā. Tam ir īstermiņa, kā lai saka, jau tā kā rezultāts paredzams. Mēs šeit runājam par ilgtermiņu. Mēs tā kā gribam pagriezt visu to domāšanu, visu to veselības kuģi, un to, kā mēs ēdam tādā uzreiz pateikt sev, ka tas ir dzīves garš mācību process. Un tas patiesībā ir arī dzīvesveids kā tāds. Jo mēs runājam par uzturu, bet mēs nevaram izņemt ārā fiziskās aktivitātes, saules nozīmi, miega nozīmi, visu pārējo, ja? Ko atkal tu zini, visu tā psiholoģiskā veselība, kā tas ir, cik tas ir svarīgi, un meditācijas un jogas, tas viss ir svarīgi. Bet tā kā mēs varam panākt šeit par uzturu, un es aicinu cilvēkiem, īpaši, kuriem ir bērni mājās, kuriem varbūt ir tāds ļoti aizņemtais dzīvesveids, kā tu padalījies, kāds tev ir. Ja? Vispirms, tā kā jā, pirmā lieta, likt to, ka tas būs process. Un iet tajā iekšā ar mīlestību pret savu ķermeni. Kas nozīmē, ka... Man vienkārši ienāca prātā, es pati daudz esmu skatījusies un domājusi par to, lūk, būs arī, mēs te daudz mēdzam satraukties par savu dzimumpiedrību, bet būtībā šeit droši vien būs izšķirīgi svarīgi arī ņemt vērā būtībā tīri bioloģiski, fizioloģiski, kādam dzimumam mēs esam piederīgi un kas ir ar mūsu hormonālo sistēmu, kādā vecumposmā mēs esam. Un visticamāk, jau arī kopumā varbūt kādi ir tie kopējie lielie veselības rādītāji. Kas, manuprāt, ir arī vēl viena tāda mēraukla, cik daudz mēs varam kaut ko ļoti pēkšņi, strauji un vienveidīgi mainīt tai savā dzīvē. Tā kā mīļums un maigums un iešana piedzīvojumā un nekādas kampaņas, un arī par sevi es varu pateikt, ka šis noteikti nav kaut kas, kas ir 6 mēnešu projekts un pēc tam atpakaļ pie kūkām un vis kaut kādiem brīnumiem un 6 kokteļiem pa virsu. Nē, tas ir drīzāk varbūt. Kūks mēs ēdam. Kūks mēs GAPS ietveros ēdam. Tikai jautājums, kā mēs viņus gatavojam. Jā. Pie tā, ko tu pieminēji, Kristīna, pareizi, jā, par vecuma un dzimuma, arī, kā lai saka, ņemšanu vērā, par vecuma posmu, arī par sezonas ņemšanu vērā. Jā? Jo GAPS īstais laiks būtībā sākās tagad. Ar augstumiņu, ar rīta salu, kad jau velkam ārā zābaciņus, siltākas jakas un šalles, ir īstais laiks iesākt GAPS, jo mums gribēsies vairāk sildošāk un treknāk to ēdienu. Un tagad neprasīsies augstā zupa vai, teiksim, kā mēs varētu pārtikt vasarā no salātu lapas un augstā zupas, piemēram, manā ģimenē mierīgi mēs varētu. Bērni man vienkārši fanā par augsto zupu un patiesībā tas ļoti veselīgs ēdiens, jā. Kefīrs daudz, un tur tagad bietīt kādu marinētu un uz urā, un vēl oliņu klāt perfekti, ja? Un salātiņš, un ko vasarā vairāk vajag, bet ziemā tagad, man ķermenis, ka es pasaku augstā zupa, man tā kā nē, pretestības tad sajūtu, ja? Tagad gribēsies tos siltos buljonus. Tātad tas, kā es aicinu GAPS iesākt, ja mēs lasam GAPS grāmatā, ir 2 galvenie veidi, kā mēs varam GAPS uzturu iesākt. Vieglākais veids, un tas, uz ko es vedinu vairumu cilvēku, ir sākt no GAPS pamata diētas, jeb GAPS pamata uztura, tas full GAPS, kā tas angļu valodā saka, mēs iztulkojam kā GAPS pamata diēta,
Ko tas sevi ietver? Jā, nē, produktu sarakstīju. Grābs grāmatā un pat manā kurantura blogā brīvpieejā ir atrodami šie produktu sarakstiņi. Es izdrukāju atļauto produktu sarakstu un ar to es eju uz tirgu, uz veikalu un tā es cenšos mācīties ēst. Tā kā, jā, vairāk skatīties, ko es likšu klāt. Īpaši uzsvēršu 3 galvenos superproduktu, kā lai saka, stūrakmeņus, kā tas ir manā izpratnē. Tas būs gaps buljons, tie būs skābētie raudzētie produkti, tā mikrobiomam, lai būtu mentālā veselība. Nosauksi uzreiz varbūt šo kategoriju, jo es pieļauju, ka šī ir vislielāko apmulsumu radošā. Tieši buljoni vai skābētos raudzētos? Skābētie raudzētie. Kas tie ir tādam? Jo es saku, man liekas, mēs vairs neesam īsti, tā kā bišķi esam aizgājuši promi, tīpaši no skābētā. Bērnībā es atceros, bija skābēts gurķis. Tagad, lai es dabūtu skābētu gurķi, vesela epopēja ir. Un arī ļoti bieži tur ir tā cukura sāls daļa, ko, cik es atceros, gapsā tomēr no tā cukura iet projām. Un arī masālītam lasim vairs cukuru virsū neber. Jā, tātad skābētie raudzētie produkti ir tā kā, apakškategorija, tagad tam iet uz sarga terminam fermentētie produkti, kas tā kā nāk no angļu valodas tulkojuma. Tas sevi ietver gan skābētos, gan raudzētos, gan sālītos, gan brūvētos produktus. Bet paliksim pie vienkārši, lai nesajūk cilvēkiem galīgi bilde, skābētie un raudzētie. Skābētie būs dārzeņi, galvenokārt dārzeņu grupa. Mēs pazīstam skābētus kāpostus un skābētus gurķīšus, ko tu minēji. Tie ir pieejami Latvijā pat lielveikalā vai jebkurā tirdziņā. Ideāli, ja tur nav klāt cukurs, jo cukurs nav nepieciešams, lai ieskābētu kāpostu vai gurķīti. Bet ar gaps mēs mācāmies pavērt plašāk šo produktu kategoriju, jo skābēt mēs varam burkānus, papriku, kāļus, seleriju sakni, puķu kāpostus un daudz. Tas, kas nesanāk, parasti ir brokolis, jo viņš satur sēru saturošu savienojumu, saucās sulforafāns, kas ir ļoti veselīgs komponents, arī pret vēža iedarbību ar visu pārējo. Bet tas sērs, kas tur ir klāt, viņš pēc tam smird, kad viņš ir ieskābis. Tāpēc ar to es iesaku neiesākt, ja tu dari pirmo reizi, lai tu nepateiktu sev, tas ir šausmīgi, briesmīgi, smirdīgi, man nesanāk, negaršo, es to nekad vairs nedarīšu. Bet kāposti, gurķīši, kabači ar tādi mīkstenāki sanāk, bet burkāns lieliski. Kā tas notiek? Sagriežam stremelītēs vai ripiņās burkāniņu, klāt bišku sīpoliņš, ķiplociņš, kāda garšvieliņa, pārliejam ar sālsūdeni. Viņš skābējas pats. Tā kā es ar buljonu saku, ka buljons vārās pats. Vista cepaškrāsnī gatavojas pati. Un tās ir tās atslēgas cilvēkiem, kuri ir aizņemti kā tu, kuriem varbūt ir mazi bērni, pa kuriem mājās jārūpējās. Dārzeņu sagriešana varbūt ir tas lielākais laika investīcijas, kā lai saka, tā investīcija. Un arī ir rības elektriskās, varbūt kāda ir mājās ar bērni, partneri, ar ko mēs dzīvojam, izmantojot arī viņu rokas sagriezt to burkānu, jo nomizot. Burkānu, dārziņu nomizošana varbūt ir lielākais laiks, kas nepieciešams, vispārējais, sagriešana vispārējais notiekās pats. Mums buljons pats vārās, kāposti paši skābējās, un cepeškrāsnī dārzeņu un gaļiņa pati cepās. Tātad, mēs varam caur gaps šo te mācību paplašināt savas skābēšanas prasmes, atrast, cik tas ir vienkārši. Es vienmēr sūtīšu cilvēkus, tā kā mēs gaps kursos minimumu recepšu arī apskatām un mācāmies, ar to arī var pietikt cilvēkiem, bet ja gribās dažādību, gribās profesionālāku, tā lai praktiskāku, arī dažādību lielāku, es cilvēkus sūtu fermentēšanas mūsu meistares Baibas Rudovičas virzienā. Viņa ir meistarklases, kalendāri, gan ar laika būs arī grāmata, un tagad viņa pašlaik reklamē tieši kursu bērniem, kas būs fermentēšana bērniem kopā ar vecākiem, kas ir fantastisks pamat receptītes, tur bērni arī mācīs to fermentēšanu. Mans novērojums
par bērniem, ka viņi patiesībā arī labprātāk ēd to, kur viņi paši pirkstiņi ir pielikuši un ko viņi saprot un ko viņi ir iemācījušies pagatavot. Un tad nav tā milzīgā pretestība, kas, manuprāt, ir daudziem mūsdienu vecākiem, ka tā veselīgākā ēšana ir kā tāda karadarbība mājas teritorijā, kura ir jāizcīna gluži vai ar lielgabaliem. Tā kā tur, kur mēs piedalāmies, kur mēs darām kopā, tur vienmēr tā pretestība īsti jau nebūs pret ko. Tā kā, un tad kopā var garšot, var negaršot, bet neviens vismaz nav apvainojies vai nav tās cīņas elementi. Un ja to bērni var izdarīt, tad mēs to pieaugušie arī varam iemācīties. Tā kā tā būtu skābēšana attiektos uz šiem pārsvarā dārzeņiem. Raudzēšana, tā tie būs raudzētie piena produkti, jeb skābpiena produkti, un mēs tos varam gatavot mājās paši. Ideāli, ja mēs paši tur arī kreimu iegūtu un jogurtu un savu rūgušpienu vai kefīru, bet Latvijas apstākļos mēs pat lielveikalā varam nopirkt, es mēģināju skaitīt vismaz 10 skābpiena produktus, sākot no skābā kreima, kefīra, lakto, tīrkultūras, reaženka, airans, paniņas raudzētas, jogurti dabiskie, un vēl man 2 pietrūkst. Tā kā mēs varam šos produktus arī veikalā startā sākt ar tiem. Mēs izvēlamies, protams, jogurtus bez cukura pievienotā, bez sīrupiņiem, bez ksantāna sveķiem un tādām lietām atnesam mājās un izrotājam paši. Ar odziņām, ar sēkliņām, ar medu, ar ziedputekšņiem, ja tos varam, ar žāvētiem auglīšiem un tā kā banānu, kakao, vēl kaut ko. Un tad mēs zinām, kas tur ir iekšā. Tā kā tie skābētie, raudzētie produkti ideālie gadījumā ir katru dienu pa bišķiņu mūsu ēdienkartē. Gan no vienas grupas, no dārziņu grupas. Varam pievienot gan tam buljonam klāt šķīvītī, gan pie otrā ēdiena to skābu kāpostu karotīti, gan to kefīru piedzert, gan jogurtiņu launagā. Un skatāmies, mums jau ir vairākos piegājienos milzumu daudz labo baktēriju ievadīts mūsu sistēmā, kas parūpēsies, lai sliktās ir mazāk un lai mēs jūtamies mentāli labāk un lai zaniņas labāk strādā. Tā kā pirmais ir buljons, otrais skābētie raudzētie produkti un trešais ir labie tauki, kas ir ļoti būtiski labai smadzeņu darbībai. Bērniem ar uzmanības deficītu hiperaktivitāti, ir pieaugušiem ar depresiju, ar dažādām trauksmēm, veģetatīvām distonijām. Es pat teiktu, varbūt būtībā jau jebkuram cilvēkam, kurš grib būt arī mentāli stabils, spēt atpazīt un koordinēt savas emocijas un jūtas, nevis ik pa brīdim aiziet vieglā psihozē un sacelt traci no bada sajūtas. Pat neapzinātas kuņģa rajonā, bet tieši no tādas jau smadzeņu panikas. Kā es vienmēr uzsvaru, tie mēs, pieaugušie un bērni, kas, piemēram, pieaugušie mēs pelnam naudu ar galvu, ja? Tātad mēs strādājam ar smadzenēm, sākot, būtībā, mēs strādājam ar smadzenēm visu savu dzīvi. Ja mēs iedomājamies zīdainītes mammas puncī, kā es vienmēr saku, cik šūnas, tā kā satiekās 2 šūnas, cik šūnu izveidojās 9 mēnešos mammas puncī, cik šūnu izveidojās, varam sarēķināt. Laikam to nav iespējams aprēķināt precīzi. Es smejoties atbildu, nu tik šūnu, cik mazulis sver. 2,5 kilogrami, 3,5 kilogrami, ja? Un smadzenim, tā kā mazulim 9 mēnešu laikā izveidojās smadzenes. Da vienkārši it kā ne no kā. No tā, ko mammīte ēda, ja? Tātad mēs gribam, lai piedzimst smadzenes mazos ar smadzenēm pareizi, lai viņš spēj jau attīstīties tālāk pēc dzimšanas, un tā viņam ir pirmais mazuļa gads, kad viņš ģeometriskā progresija attīstās. Viņš sākumā pat varbūt mammu neredz un neprot neko izdarīt, viņš gada vecumā iet ar kājām, vēl pusgads viņš jau runā. Tā viņš iet bērndārzā, tā viņš iet skolā, tā viņš ir students, tā viņš ir pieaugušais, jebkurā dzīves, kā lai sakām, periodā mums ir vajadzīgs resurss smadzenēm, lai tās labi var funkcionēt. Un jo vairāk mēs mentāli strādājam, jo vairāk mums ir mentālā veselība nav tik varbūt stabila vai ideāla, jo vairāk mums par to ir jāpiedomā, lai pabarotu smadzenes. Un te ļoti būtiski ir labie tauki, omega-3, arī dzīvnieku tauki, sviestiņš un skābais krējums un oliņas un cauraudzīts, kas ir gapsieša ideālās brokastis, cauraudzīts ar ceptām oliņām. Tā kā gaps uzturs tiem, kurus baida vārds diēta, atkal man ir jāsaņemās kaut ko neēst. Tieši otrādi. Es aicināšu ēst treknāk, sātīgāk, garšīgāk. Silvīna, tagad reiz aicini lūdzu arī, vai padalies mazlietiņ
es pieļauju, ka arī kaut kādai daļai uzreiz ceļās trauksme. Mēs tomēr dzīvojam laikmetā, kurš pārsvarā ir pārņemts ar estētiku, kurš truns, kā es jūtos, galvenais, kā es izskatos, un tagad man būs tur mīksts tur un pufīgs tur, un es tāda veselīga, smaidīga. Bet iekomentē, lūdzu, kā tad tās organismas tiek galā ar tiem taukiem, vai kā varbūt zināt kaut kādu, apmēram to savu individuālo limitu. Kristīna, reku tev tieši par to. Jā. Koma nevienam. Reku tev ir komentārs. Reku tev Arturs jautā. Kristīna, Arturs atkal daudzās. Čau, Artur. Kāds ir tavs noslēpums? Jā. Tātad Arturam no rīta līdz vakaram. Tieši tā. Mums ir iemācīts nepareizi. Un ir laiks pārmācīties pa jaunam. Mēs nepaliekam lieli, resni un smagi ēdot daudz taukus. Mēs paliekam lieli, resni un smagi ēdot daudz ogļhidrātus, kas ir cukurs un ciete. Un vakara ziņās dzirdu, ka Latvijas ir labi var būt, ka šiem cilvēkiem var tādā veidā censties palīdzēt. Būs 250 bariatriskās operācijas gadā, ko finansēs valsts cilvēkiem, kuri citādāk netiek galā ar savu lieko svaru. Bariatriskā operācija nozīmē kuņģa samazināšanu. Un ja mēs tā vietā, lai veltītu valsts naudu šīm operācijām, īstenībā pieķertos beidzot izmainīt veselīgā uztura vadlīnijas, un noņemtu tās 6 graudu porcijas dienā, bet ļautu cilvēkiem ēst vairāk taukus, svars samazinātos populācijā, nevis palielinātos. Tas ir kļūdaini domāt, ka no taukiem mēs paliekam resni. Ja mēs ēdīsim pēc GAPS, tipisks blakus efekts manās GAPS grupās ir mēneša laikā nost 2-3 kg sievietēm pārsvarā. Ja tas ir mērķis, tad viņas ir priecīgs. Kāds, kuram ir jau mazais svars, sāk uztraukties. Jo ko nu darīt, jo svaru atgūt atpakaļ ir grūtāk nekā viņu pazaudēt. Mēs mazinām svaru uz tā rēķina, ka mēs neēdam tik daudz graudus, ja precīzāk vispār neēdam graudus, tāpēc mazinās tūska. Un, jā, ēdot vairāk taukus ikdienā, ķermenis iemācās viņus izmantot un arī dedzināt. Tātad GAPS aicina pie silta, sātīga, vienkārša, nesabojāta uztura, sezonāla uztura, kādu zināja ēst mūsu senči. Un ja man kāds baksta pirksts saka, nē, mūsu senči ēda daudz rupmaizi, daudz auzu putras, paskatāmies, kā viņi gatavoja tos produktus. Maizi gatavoja ar ieraugu. Tātad raugs un baktērijas rūkšanas procesā sagramoja lielu daļu cukuru, lielu daļu cietas, lielu daļu glutēna. Mūsu senči zināja skābputru, kuru savāra iepriekšējā vakarā, izturēja līdz rītam vai jau ielika tos rūkušpiena kunkuļus tajā putrā iekšā. Atkal liela daļa cietas tika sagramota ar baktēriju palīdzību, un tas bija vieglāk sagramojams, un cilvēki neuzņēma tik daudz grūti sagramojamos ogļhidrātus, kā cieti. Lūk, un tātad GAPS, tas, ko ņem nost, ir šis cukurs, ciete un laktoze, bet pirmajā tuvinājumā es aicinu skatīties tajā atļauto produktu sarakstiņā un uzsvērt šos 3 vaļus – buļjons, skābētie, raudzētie produkti un labie tauki, tos liekot vairāk klāt. Pēc kāda laiciņa būs daudz vieglāk noņemt to cukuru un tos graudus nūst. Nevis sākt ar gribas spēku, es izturēšu šausmas, kāds tas GAPS briesmīgs, ka neko garšīgu nevar. Mums visam ir alternatīva. Mēs ēdam kūkas un gatavojam saldos, tikai mums nav cukurs, mums ir medus mūsu saldviela, ja? Un tam līdzīgi. Man vēl viens jautājums. Jā, man vēl viens jautājums, Silvija. Brīnišķīgās atkarības. Ar to pirmajā periodā, protams, es saprotu, tad, kad mēs pārējam uz buļjonu un organismu sagatavojam un attīram un vēl kaut ko es pieļauju, tur nav vietas nekādiem kofeīna dzērieniem, bet manuprāt, ja es nekļūdos, tad es skatījos sarakstiņā un pati biju ļoti izbrīnīta, jo es esmu ļoti tāds vēls kafijas dzērājs ar to domu, ka es ļoti vēlu sāku, un tad man tur tā epizodiski kaut kad man uznāk lielāka tieksme un piesaista kafijai, un tad man atkal pāriet.
es esmu pamanījusi, ka tur ir saistība arī kaut kā ar hormoniem, kā es hormonāli, jo kas man notiek hormonāli, man pat var būt riebums pret to dzērienu, pat arī aromātu, un tad atkal pēkšņi man vajag ārkārtīgi iedzert to kafiju. Bet kā tad tur ir ar to kofīnu un kafiju un buļļonu? Kā tas iet kopā? Jā. GAPS atļauj kafiju, ja cilvēks ir tā kā kafija atkarīgs un bez tā nekādīgi nevar, tad šis GAPS pamata uztur, šī te vieglākā pieeja, jā, ne produkts, tikai skatāmies. GAPS autori atļauj lietot kafiju ar nosacījumu, ka tu viņu lietos 2 reizes retāk un 2 reizes vājāku nekā tu gribētu. Bet te mēs runājam par kvalitatīvu kafiju no pupiņām, kuru tu pats samal mājās, ideāli bioloģiskajām, tātad nav runa par kaut kādiem kafijas kondensātiem, tas, kas ir ar tām cukuriņu, tā iebiezinātā kafija vai, piemēram, šķīstošā kafija. Tā kā GAPS arī bez tiem pamatprincipiem, ko mēs skatāmies, kurus mēs produktus tā kā nelietosim, to cukuru, cieti, laktozi, tur kā 4. rindā būs pārstrādātie produkti. Tā kā GAPS aicina atgriezties pie vienkārša nesavojāta ēdiena. Un kā mēs pagatavojam šķīstošo kafiju, man nav ne jausmas, kā var dabūt ārā, vai, piemēram, bezkofīna kafija šķīstošā. Cik samocīta ir tā nabaga pupiņa, kam viņa tik neiziet cauri, ja? Tad labāk, tad, kad man sagribās, es uz veselību to malto pupiņu kafiju izbaudu un nešaustu sevi nekā, kad es lietoju šos te pārstrādātos produktus, ko mēs, pat nezinām, kā viņi ir iegūti īstenībā, ja? Labi, Silvija, es redzu, ka mums, paldies tev, es redzu, ka mums tas laiks, lai tu vari arī laikā tikt tur, kur tev jātiek tālāk. Tad visiem tiem, kuriem kafija ir dzīvības vai nāves jautājums, šis nebūs centrālais aspekts, kas radīs lielās sirdsāpes. Bet, lai mēs tā smuki tagad nopaļotu to sarunu, tātad, varbūt, kas ir tas, es tagad esmu atnākusi, man tā konsultācija ir bijusi, un man tagad vajag tās norādes. Ko man tagad darīt? Analīzes es esmu uztaisījusi, ar tām tad droši vien es tevi iepazīstināšu. Kas man vēl ir jādara? Jāizpild tās lapas? Jā, tādā klīnikas situācijā tu jau atnāktu ar tām lapām pie manis, es jau viņas būtu izlasījusi, ja? Tā kā analīze. Tava anketa un tavas analīzes, tu man tās iepriekš esi iesūtījusi. Tātad konsultācijas ietvaros mēs izrunājam veselības stāstu, kas ir tās galvenās tēmas, kas ir tā mērķi, ko tu vēlies risināt. Tad es parādu savu sapratni, kā ķermenī viss ir saistīts īstenībā. Kā es beidzamā laikā saku, man ir tāda kā super spēja redzēt no putna lidojuma, kā ķermenī daudzas lietas saistās savā starpā. Ka tas nav izolēti simptomi, tās nav izolētas ķermeņa daļas. Ja? Un, ja cilvēki manis pārsvarā nāk kārtot tās uztura lietas, tad es viņu cenšos pagriezt šajā low carb uztura virzienā, kur GAPS ir vieglākais piemērs. Citi piemēri būtu karnivorais vai keto vai autoimūnais protokols vai paleo. No šiem visiem GAPS, manuprāt, ir vispieejamākais ikvienam, visvienkāršākais, visdemokrātiskākais. Ja? Un sākot šo GAPS pamata pieeju, cilvēks pa solītim vienu uz priekšu liek tos superproduktus klāt, vēro savas izmaiņas laikā, un tad, kad viņš ticis līdz, varbūt tagad es varu sākt samazināt to cukuru, samazināt pārstrādātos kaut kādus musli produktus, pasterizēto pienu ņem nost, tad tas progress aiziet ātrāk. Būtībā es cilvēku palaižu līdz brīdim, kamēr viņš pats tiek galā, un pieņem, ka viņam ir uzlabojumi, kas nāks graduāli laikā klāt. Otrs grūtākais veids, kā GAPS darīt, ir šis intro GAPS, jeb GAPS sākuma diēta. Pie tās, to es iesaku cilvēkiem, kuriem ir ļoti smagas situācijas veselībā. Piemēram, man pagājuši nedēļa bija konsultācijā puisis karavīrs, 29 gadu jauns, un viņam ir čūlainais kolīns. Viņam ir asinis tāda caurē ar asinīm. Tur nav vairs laika domāt, varbūt es tagad došu sev laiku, lēnām sākšu ar kāpostiņiem. Pirmkārt, viņam kāpostus vispār nevajag šajā situācijā. Viņam es iesaku intro GAPS, kas nozīmē striktāku protokolu. Tātad mēs paņemam to atļauto produktu sarakstiņu,
vispār neskatāmies vairs uz neatļautajiem, un mēs vēl to minimizējam, noņemot šķiedrainos dārzeņus, augļus nost un paliekam burtiski uz ļoti saudzīgiem, barojošiem, dziedinošiem produktiem, kā buljons, kefīrs, aknu pastēte, mīkstie dārzeņi buljonā, bišķi tur gaļiņu klāt. Un tas būs dziedinošais periods, kamēr viņš sadziedē tās šķūlas. Jo ko dara tās šķiedras no tiem pašiem skābētiem kapustiem vai selerikātiem, viņas plēš un neļauj sadzīt tām zarniņām. Tā kā būs situācijas, kad cilvēkiem būs piemērotāks šis introgaps, bet tas ir nedaudz grūtāks. Bet uz to ies cilvēki, kam varbūt vairs nav, kā lai saka, kuriem vajag ātri kaut kādu uzlabojumu veselībā. Kur droši vien ir arī cita gatavība uzreiz pieņemt lēmumu un ar tādu atbildību. Protams, cita motivācija. Un to var darīt cilvēks arī vienītī, bet es piedāvāju cilvēkiem atbalstu grupas ietvaros. Tagad tieši novembrī mums tuvojās nākošais introgaps izaicinājums, jau 12. grupa. Un, ja kādam ir interese vai vajadzība, tā kā var nākt mums bariņā, es izvedīšu visus cauri šim mēnesim aiz rokas. Tur ir tie 6 posmi, pirmais posms minimālais produktu saraksts un pamazām kursa beigās, tā kā 6. posma beigās, mēs esam atpakaļ pie GAPS pamata produktu saraksta. Un šīs kurs ir tāds jaudīgāks, terapeitiski dziļāks, ar dziedinošo terapeitisko efektu, tā kā tur mēs darām uz 100%. Ja? Tā kā, ja kāds ir gatavs lekt uz galvas augstā aliņģī, var nākt vienkārši bez pieredzes tur un darīt uzreiz, bet vieglāk būs tā kā mēs iesākam no GAPS pamata uztura, lēnām apgūstam tos principus, iemācamies vārīt buljonu, skābēt kāpostu un citas lietas, un tad nākam uz introgaps. Tā kā katram tā situācija būs atšķirīga. Te noteikti ir arī pievienotā vērtība tas, ka tas tomēr ir darbiņš grupā un vēl ar pieskatītāju. Tas ļoti kaut kādā mērā jaudīga. Mēs viens otru iedvesmojam. Jā, tieši tā. Un, bet cilvēkam pat obligāti, kā lai saka, es bieži saku tādu frāzi, tas nav viegli, viss šis GAPS, ja dziedināšanās ceļš, tas nav viegli, bet tam nav jābūt grūti. Mēs varam iet tajā ar vieglumu, un mums nav sevi jāapsola uz visu mūžu, kad mēs tagad ieliekam tajā GAPS caurumā kaut kādā to galvu, un vairs mēs netiksim ārā. Mēs jau varam pat nezināt, ka mēs darām GAPS, bet mēs varam mācīties tos GAPS principus, to pašu buljonu ikdienā pieradināt, ļaut bērniem ēst krejumu jogurta vietā, piemēram, likt vairāk sviestu visur klāt, vairāk atļaut tauciņus un oliņus un traknāko biespienu. Un es pat varu nezināt, ka es daru GAPS īstenībā, bet jo tie ir tie principi, un man jau ķermenis pamanīs. Ķermenis pamana visu, ko mēs viņā ieliekam un ko mēs viņā neieliekam. Kā bieži saku, mums neienākt prātā nevienam aizbraukt uz benzīnu uzpildes staciju un ielaist kaut kādu fantu mašīnas motorā, pareizi. Labi, veselīgo ūdeni gāzēto, ja? Mašīnas motors pateiks uzreiz, ko par mums domā. Ja mēs tik rūpīgi kā tad savu automašīnu pret savu ķermeni attiektos. Mēs vēl pagaidām dzīvojam lietu un mantu pasaulē. Var jau būt, ka kaut kādā brīdī tas mainīsies, bet, manuprāt, tur ir tas lielais izaicinājums par mācīšanos kaut kādā aspektā vispār redzēt sevi kā vērtību. Es vēl varbūt noslēgumā no savas puses tādai mazliet grūdieniņam uz priekšu. Tas, ko es savā darbā redzu ļoti bieži, viss vērtīgais jau kaut kādā mērā šajā dzīvē ir pirmkārt sasniedzams ar ieguldījumiem un reizēm arī ieguldījumiem, kurus, tā kā nosaukt par viegli, īsti mēs nevaram, bet mums var būt grūta attieksme, un reizēm grūta attieksme ir daudz ierobežojošāka un izaicinošāka nekā tās grūtības, kuras atrodot attieksmi, kura mums palīdz iziet viņām cauri, viņās kaut ko mācīties un lietot sev, ir daudz būtiskāk. Ko, Silvija, es tev teikšu paldies, jo es atceros, ka tev ir jādodās. Mēs tad noteikti turpinām šo sarunu pēc mēneša, kad es jau būšu veikusi viskaut kādas darbības un izmaiņas daudz nopietnāk ar sevi. Es jau kaut kādu laiku te mēģinu pamazām atradināt un atlaist dažus produktus, kas varbūt pilnīgi mierīgi var izkrist no manas ēdienu gatas un vienkārši kaut kādas absolūtas muļķības dēļ tur tikai parādās. Tā kā, jā, paldies tev liels!
kā jau es solīju, tad es pievienošu kaut kur, es vēl izdomāšu, kur arī visus resursus, gan šajā profilā, gan savos pārējos profilos. Un tad tiekamies nākošreiz. Raksta mums komentāru, tu redzēji komentārus, jā, paldies, vērtīga saruna. Kāds rakstīja par skābputru, ja, Kurzemes pusē bija vasarā ļoti, ļoti baudīgs, spirdzinošs, veselīgs ēdiens, jā. Par to stresu, Kristīna, jā, es piebildīšu, un tad arī atvadīsimies. Tieši tā, kā tu saki, vispār, kad runājam par ēdienu, par ēšanu, stress šeit nav sabiedrotais. Tāpēc ir jāatrod tajā virpuļu viesulī jāatrod tā mieriņa acis, kurā es daru tos solīšus, bet es viņus daru bez stresa. Es daru ar mīļumu, ar sapratni pret savu ķermeni, mieriņā, ar piedošanu, ja man kaut kas nesanāk, un tas ir ok procesā, jo stress nav savietojams ar labu gremošanu. Un tad iznāk kāda jēga, ja skriešu tam eko brokolim pakaļ uz otru pilsētas galu, ja man jābūt ideālam ēdienam, ja, un pati būšu tāpēc pārgurus un daru vispār to uz miega rēķina, tās brokolis man nedos nekādu pievienoto vērtību. Un es tieši otrādi apgrūtināšu savu sistēmu, jo stresā gremošana atslēdzās. Tāpēc jāatrod tas mieriņš, tas mīļums, tas tāds ņemīgums tajā visā procesā, ka tā nav sodība, tas nav sods, tā ir iespēja ar veselīgu, siltu, sātīgu, garšīgu ēdienu. Mēs izbaudam piedevām, un mēs iedodam ķermenim iespēju dziedināties, un viņš to dara pats. Un tas ir dabas brīnums, es uzskatu. Nu, tagad jau arī jaunajos pētījumos mēs redzam, ka atkarībā no tā, ar kādu attieksmi mēs ēdam, arī mūsu organismus uzsūc, uzņem un asimilē absolūti iespējams kaut ko citu nekā. Tā kā ir nozīme, mēs ēdam priecīgi, ar pateicību, ar iespējas sajūtu, vai mēs ēdam sadusmojušies, ar piespiestības sajūtu, ar jau aizvainojumu uz visu. Dzīvi tā skaitā, kāpēc man to jādara? Ja ir jautājums priekš, kam man to vajag, nē, caur. Nu, droši vien jāatrod ir tā iekārtošanās labāk nekā tā pretestība. Labi, paldies tev, Silvija. Paldies, Kristīna. Nu, lai tad tev izdodās tie tādi stolīši, es te esmu tepat rokas stiepienā tālumā, un pēc laiciņa ziņosim, kā tev klājās, un kā es varu tev atbalstīt. Labi, paldies. Uz veselību, lai izdodās. Tā. Nu, ko, mīļie, šādi te mēs arī darbosimies. Tas, ko es vēl no savas puses varu pateikt, kaut ko noteikti jāspiež, kaut kādu krustiņu es arī ieguldīju. Es zinu, es mēģināšu pati tikt ārā, bet es vēl mazlietiņu parunāšu tā, Silvija. Tā, es mazlietiņu vēl parunāšu par to, kas tad vēl ies komplektiņā ar šo te ceļojumu, par ko es pati domāju, kas būtu svarīgi. Protams, ka viss šis ir ļoti, ļoti brīnišķīgi, bet, kā jau Silvija pieminēja, tad, protams, ka jebkurš izaicinājums neies kopā ar stresa kultivēšanu. Tādēļ vēl viena liela lieta, par ko es priecāšos ar jums padalīties, kā man iet, es pati savā dzīvē. Eju cauri šobrīd daudziem dažādiem izaicinājumiem, dažādās dzīves jomās. Un tas, ko es pamanu, ka es esmu mazlietiņ palikusi slinkāka uz tādu sevis palutināšanu, uz, kā es viņas mēdzu saukt, uz tādām miera un pietiekamības praksēm. Tā kā es apkopošu un rādīšu jums arī to, kā es atgūstu savu mieru, tas nenotiek pats pa sevi. Tā mana profesija un tas, ko es daru, ir saistīts lielā mērā ar cilvēku mācīšanos baudīt, piedzīvot un gūt gandarījumu un labsajūtu. Un tad es parasti saku, redzat, ir reizēm jāizvēlās. Es gribu izdzīvot, vai es gribu piedzīvot, un slīkstot Daugavā diez vai es orgasmu noķeršu. Tad tieši šādā te veidā mēs mēģināsim arī šeit sabalansēt, kaut kā izdarīt pirmkārt šo te izvēli, es gapsu gribu piedzīvot, nevis es gribu viņā izdzīvot, un tad skatīties, kā mēs varam neutralizēt, jeb drīzāk es teiktu, varbūt palielināt visu to, kas mūsu dzīvē ienes mieriņu, pietiekamību, pārticības un pateicības sajūtu, lai tad tur visi tie mūsu kreņķi
bēdas un pārdzīvojumi, viņiem vienkārši paliek mazāk vietas, jo reizēm jau mēs vairāk tulkojam pārdzīvojumu kā pārdzīvojumu, netik daudz viņš ir milzīgs pārdzīvojums. Tā būtu viena lieta. Un tad vēl tas, ko es arī aizvien vairāk jums rādīšu, mēs noteikti ar Mārtiņu abi divi kopā jums rādīsim, kā mēs savienojam gan savu miega rutīnu ar visu šo te lielo apņēmību, gan arī kustību, kultūru, jeb visu to, ko mēs daram ar saviem ķermenīšiem fiziski, kā mēs izkustinām gan savu fizisko ķermenīti, gan mentālo ķermenīti. Nu tā, paldies jums liels par šo dienu. Tā kā paldies jums par komentāriem. Tiekamies tad atkal nākošajā video un postiņos un droši rakstat, ja jums ir kaut kādi specifiski jautājumi, ko mēs varbūt šoreiz vēl nepieminējām abas ar Silviju, jo tad mēs nākošajā reizē, kad mēs tiksimies, es varētu viņus piezīmēt un mēs varētu arī viņiem pieskarties. Labi, paldies mīļie, lai foršs vakars un tiekamies. Un tagad es mēģināšu saprast, kā.